Tā, labu vakaru visiem atkal puiši meitenes. Nākošais video šovakar. Tikko paskatījos, protams, visādus tur ziņas par Krieviju. Un, nebūsim muļķi. Un redzot, kas notiek Krievijā, mēs varam redzēt vienu lietu, ka Krievijā valdība ceļ šo slieksni vecumam cilvēkiem, kuriem jāiet dienēt. Tur pat ir ierosinājumi līdz 40 gadiem pacelt, un pat kaut kādi tur deputāti ir pateikuši līdz 50 gadiem. Un principā dažādi, teiksim tā, lielos vilcienos mēs redzam, ka Krievija šobrīd ir atkopusies, ja teiksim, kas tur tagad gads ir pagājis ar to Ukrainu, tad redzam, ka Krievija ir atkopusies. Krievijā es sekoju citīgi līdzi visām ziņām un redzu, ka Krievijā visa tā kara rūpniecība, teiksim, latviski, ja, ir pārorientēta uz lādiņu ražošanu, uz visi tanki, bruņu tehnika. Var sakot, tad par šo gadu Krievija ir aplauzusies, bet viņi ir izdarījuši arī savus secinājumus. Ja, un ja mēs Bībelē redzam, kur ir rakstīts, ka tas Gog-Magog, ja, tad, atkal, protams, bāleliņi tur dala domas, un vieni saka, Krievija nav tas Gog, un vieni saka, kad ir, ja, un, teiksim, tur piesauc kaut kādas tur Turcijas un vēl kādas valstis, ja. Es teikšu godīgi, kad paskatieties Krievija, kāpēc ir šis Gog no Magoga zemes, ja, kā Bībelē rakstīts, tajos laikos tā nosauca to visu, ja. Tātad Krievija ir tas Gog ir tas, viens kaut kāds spējīgais apvienot visus ap sevi kaut kāds līderis, vadonis, tā primitīvi, ja. Un tas ir, nezinu, vai Putins, bet tā ir Krievija. Varbūt, ka Putinu nomaina kāds cits onkolis, jūs domājat, ko pēkšņi Putinu nomainīs cits onkolis, un tie teiks, vai, kā mēs tur mīlam Latviju, ja. Tāpatās viņi ir imperialisti, un viņi ir, kā Bībele, kā Dievs ir, teiksim godīgi, kā Dievs ir paredzējis, ja. Tad, ja Krievija ir šis Gog no zemes Magog, tad kā tas viss notiksies? Es atbildu tiem visiem, kas tur atkal to visu apšauba vai kaut kā savādāk. Paši redziet, cik liela ir Krievija, cik daudz ir nācijas, cik apkārt ir visas republikas, cik, kad bija Padomju Savienība, cik tās republikas bija. Tātad, kā var Krievija būt šis Gog, šis vienojošais, ja? Viņš ļoti daudz ko izdarīs ar spēku, ar varu, nevienam neprasīs. Tāpēc es šobrīd vairāk negribu tur runāt par citām valstīm tā, bet par cik pa Latviju paši te esam, tad varu pateikt vienu lietu, ka šobrīd Krievija ir atkopusies, Krievijas šī kara rūpniecība strādā uz to, lai tagad visu saražotu vajadzīgos lādiņus, šāviņus, visas lietas tur, lai noslaucītu no zemes Ukrainu. Un tad, protams, tagad es skatos, kas te notiek ar Vāgneriešiem, šitiem visiem Baltkrievijā un Polijā un kur. Tad zēni un meitenes viennozīmīgi var pateikt, kad noslaucīs Poliju un ienāks Latvijā un noslaucīs Latviju. Es tā lielos vilcienos ātri, bet uz ko es velku? Es velku uz to, ja, ka pat tiem visiem Latvijas mācītājiem tagad es iznācu uzrakstīt ārā otro video, jo pirmī tur bija pat tiem visiem bābām un pat tiem mīkstajiem mācītājiem, kas nevarēja potes laikā atklāti pateikt, ja. Tad tagad man ienāca prātā doma turpināt to, jo tajā es prasīju, ko tad tie mācītāji tur, vēl drīz varēs kādus brīnumus uztaisīt. Es jums godīgi pateikšu, paklausoties Ļaģājevu, paklausoties Gleški, nezinu, varbūt tur pat Doveiko, ja, man tā ir radies iespējas. Jā, es nerunāju par citiem pasaules cilvēkiem, kas kaut ko rubīja, ja, šajā lietā. Tad šitie visi ir atraduši rakstvietas Bībelē, kurā, atbalsta iešanu karā, šaušanu un tīri-piri un viss, jā. Tāpēc es tagad iznācu ārā uztaisīt video par to, kad iespējams nākošie brīnumi drīz iebruks, teiksim, Krievija iebruks Baltijā un, kā es teicu, NATO izjuks, Eiropas Savienība izjuks, būs baigie juku laiki, te ies un ņemsies un šaus un līs asinis, un visas tās lietas būs Bībele saka, ja, karu daudzināšanas, viss tas būs. Tad vienkārši uz tā fona pieļauju domu, kad no kancelēm, kā jau teicu, Gleška, Ļaģājevs un vēl kādi, ja, tulītās pateiks, kad pareizi ir iet aizstāvēt savu dzimteni, savu
Latviju, savu tur šito te sievu Ilonu vai sievu Justīni, ja, un jāiet karot, un jāšauj ir Krievu vaņam pierē lode, ja, un šitā te, un var sakot, jāiet šaut, un jāiet karot, un drīkst, un var, un Dievs saka, ej un šauj, ja. Es tā kā smejos, tāpēc, kad, Un tur gan noteikti nebūs kaut kāda vienaldzība, bet pateiks, kad kristiešiem ir jāiet karot zēni, ja? Tad es jums uzreiz varu pateikt, jūs variet iet karot. Jūs variet iet karot, vot Gleškeļi, Jājevs, tur Doveiko, es nezinu, kuri ir par karošanām, un vēl citi, ko es Latvijā, nezinu, ir 100 vai 500 draudzes Latvijā, dažādu konfesiju un kas, ja? Tie, kuri ir par to karošanu, ja, jo tā, kad ienāks iekšā tā Krievi, kā es teicu, visus sitīs un mīcīs un nogalinās un varos un visu to darīs, jo tāpēc, ka tā iegāja Ukrainas tajā Irpiņā un Bučā vai kā tos pilsētas sauca, ja, tad to visu darīja un joprojām tas laikam tur turpinās visādās Zaporožēs un kur, ja. Līdz ar to šitie te tulīt no kancelēm teiks, zēni, Bībele saka, drīkst ņemt stroķi, drīkst ņemt iet ielās un aizstāvēt savas tur anniņas, panniņas un šito un visu. Tāpēc es uzreiz jums, zēni, saku, ja, kad es piesakos, jūs aizstāvēsiet arī mazo Andrīti, ja, tāpēc, kad es tad gribēšu redzēt jūsu varonību, īpaši Jelgavas Vasarsvētku draudzes mācītājs un tur pārējie kādi šitie, es ļoti gribēšu redzēt, kā viņi ar stroķi rokās ar ložmetējiem un puļamjotiem, ko būs iedevis NATO Edmundsens vai Hansens, kā viņi aizsargās te visus šitos te, un tā skaitā arī mani. Jā, es uzreiz iešu pieteikties, veči, jūs tur tādi gudrīši, un Bībele liek un ļauj un var, jā, jūs esat to atraduši, tikai neskapēc bija teikts, kad Jūda aizgāja paņēma un pakārās, jā, tāpēc es kaut kā neesmu redzējis, ka kāds mācītājs būtu Jelgavas Vasaras svētkos uzkāries pie kanceles uz virves vai ne, uz āķa, un tur, kā saka, galu darījis sev, jā. Līdz ar to, redz, kā Bībele, interesanti Bībele saka, jā, kad Jūda uzkārās, un Bībelē teikt, ka drīkst iet šaut ienaidnieku karot, un iebrucējs ir jāapstādina, un tieši pierē, un tu nošaudams viņu mierīgi tiec ellē, jo tu esi nošāvis cilvēku, un tu tiec, debesīs, atvainojos, tieši debesīs, jo tu esi nošāvis savu šito te, un mierīgi nogalinot citu, tu tiec debesīs, ja? Tā kā es stājos rindā pirmais, kuru tad jūs varēsiet nākt un aizsargāt, jo tāpēc, kad, es atkal, kā Krievs saka, jeres, kārtējo jeres, visticamāk no kancelēm draudzēs nesīs šādu lietu, ja? Kad turītās mobilizējamies, mums ir jāaiziet, aizsargāt, tur Latvija, kā es teicu, sieviņa Ieviņa un Anniņa Panniņa.